vakar vai rīt. Ja? Viņas darot vienmēr tieši tagad, tad tas laiks nevar būt. Bet mūsu lineārajā realitātē tomēr tas tā ir. Jo mēs vienkārši izsmērjam to tagadnes mirkli, viņa enerģija pa pagātni un nākotni mums veidoja šis lineārais redzējums. Tāpēc mūsu privātajā, iezemētajā tajā variantā mums tā ir, ka vidū laika. Un sanāk, ka te ir vidus šeit un tagad, un tad tur ir pagātni un nākotni, un mēs tur saka, to visu strādājam. Mēs mēģinām to pagātni un nākotni būt atpakaļ tagadnes mirklī. Savākt visu mūsu to enerģiju, tās domas, visu to uzmanību, kas ir palikusi pagātnes notikumos, savākt atpakaļ šeit. Un attiecīgi tas, ko mēs tur saiki ieceram, domājam, varētu būt tā, un varētu būt šitā, tad būt nesanāks, un tomēr centīšos, un tagad es pabeigšu augstskolu, un pēc tam es tikšu par ministru, ja. Visu to arī savākt tagadnes mirklī. Tāpēc, ka tad ir, varbūt nav jāsaka tāpēc, ka šeit vairs nav cēlums, moments, viņš izrūd, ja. Tāpēc, es to daru tāpēc, ka jau tas ir atklāt. Tas notiek kā pats no sevis. Tā saule izlaiž ārā, radīšana izlaiž ārā sevi, un viņš nav kā pats sev savāc atpakaļ. Tas vienkārši notiek kā pats. Tad, kā ēta, izāpa un ieāpa. Bet tāpēc arī pa sauli saka, tauts dziesmās, saka vidū gaisa. Tāpēc, kad, ir kā ir telpa, tur ir radīšanas centrs, un radīšanas centrs ir kopā ar telpu. Ja, mums ko mums māca pēc Ņūtona fizikas, kad ir kaut kāda inerta telpa, vienkārši pat pa sevi, un tur grozās uz tās planētas, tā kā atsevišķi objekti pa visu pa šo telpu, un visa tā mehānika ir uz to, ka telpa nav saistīta ar objektiem, ka telpa ir viens un objekti ir divi, kaut kas cits, ja? Kamēr teiksim, Einsteina fizikā, tur jau ir citādāk, tur jau runā par telpu laiku, un telpa ir izliekta, piemēram, viņa saistīta ar masu, ja tev tur būs, teiksim, saule kā milzīga masa, tur telpas līnijas ir ieliektas. Tad, kad ir saules atoms, mums tad var redzēt tās zvaigznes, kurām būtu jābūt aiz saules, tāpēc, ka tās zvaigznes tagad apliec sauli, un mēs viņu redzam, un tā. Un tas notiek tāpēc, ka telpas līnijas ir izliektas. Tas mums liekas pilnīgi paradoxāli, kā tas var būt. Tāpēc, ka mums liekas, ka telpa, tas ir tā kā mums mācīt ģeometrijā, 3 taisnas strīpas, ja? 3 asis. Vienreiz, ka dabā tā vispār nav. Tā ir tikai mūsu tāda, mūsu tā kā praktiskā domāšana. Visa Ņūtona fizika ir mūsu ikdienas domāšanas atspūrs. Tas brīdis, mēs paņemam koku, uztaisam brusīti, ja? Jā, pludīt ir tā kā lielie ātrumi un lielas masas, un vispār pludīts viss ir ļoti liels, ja? Viss izmainās. Izrādās, ka viss patīk vai citādāk. Un, kad to pēta, tad izrādās, ka ir vēl citādāk. Un kā ir vēl citādāk, to šobrīd pēta nevar izpētīt. Tad atsakot, zinātniekiem vēl nav skaidrs, kā viss ir būvēts. Viņiem ir, jo viņi vairāk mēģina izzināt, jo vairāk viņi neizzinām. Tāpēc tas, ko mēs te runājam, par to arī par telpas izliegumiem, kas ir piefiksēti dabā, un visādām tādām lietām, ir tikai pa pusē zināšanas. Tas ir tikai būtībā apgramstīts no vispuses, tas kas ir īsti patiesā realitāte. Ja mēs atgriežamies pie saules jaunības, tad arī laika izliekā telpa. Tas ir vispār milzīgi opēt. Pēc tā mēs vēl nonācam, es domāju, tuvākajos gados, kad mēs mācīsimies dabūt enerģiju no laika. Mēs jau tagad to dabūjam. Mēs to dabūjam savā psiholoģiskā veidā. Tad, kad mēs atgriežam atpakaļ kādu pazaudēto daļu, ja, sevī, tad mums parādās enerģija. Tad mēs esam sevi izmērējuši laikā, ja, mūsu psiholoģiskajā laikā. Tad mēs no tā psiholoģiskā laika dabūjam tagadnē kaut ko no tā vecā sevis, ja, atstātā, aizmirstā, pamestā. Ja, tad mums atbrīvojas enerģija, mums rodas enerģija. Bet tas pats ir iespējams visā kosmosā. Ir arī teorijas, mēs vienkārši tāds izfunkcionēt, kā jau mēs visas ir praktiski, matemātiski, gan ar eksperimentiem, gan matemātiski pamatotas, bet tas nozīmē, ka viņas ir absolūtas. Viņas vienkārši tā kā kaut kādu gabaliņu dabūs
laika diferences. Jo katrā telpas kaut kādā sektorā laiks plūst savādāk. Tas atkal mums liekas kreizīgi. Un tas ir vienkārši vēl viens veids, kur mēs skatāmies kā uz lietām kā statiskām, tādām nolikt plauktiņām un ir, izrādās viņa dinamiski mainīga un citādāka. Ja? Arī laika tas pats. Un redzot, tas, ko es tikko stāstīju par psiholoģisko, visi, kas ir bijuši procesos, viņi saprot, par ko es runāju. Ja? Tev vairs nav tā problēma aizmugurē, bet tagad ir vairāk enerģijas un dzīvības spēka. Un tas pats notiek, ja, kad šis te kāds laiks dažādi plūst un dažādi mainās, kaut kur ātrāk, kaut kur lēnāk, kaut kur tā kā pārrādās, kaut kur pazūd, tā primitīva. Tad atsakot, tur kā pretījos virzienos var plūst laiks, tā kā vilnis, ja, kad tu audz, viņš aug uz laiks, tā kā aug uz, plūst vienā virzienā, tad tu pamazām mīksti, ja, koks vai cilvēks laiks plūst pretējā virzienā. To var izmērīt ar vērtu svarību tā saucamību. To var izmērīt. Tieksim, cilvēks ir vesels un sprigants un viņam izpriest, ja, viņam pieliek auto svars un griežas uz vienu pusi. Cilvēks ir slims un mīkst, viņš griežas uz otru pusi kā uz leju. Ja, tas ir laika potenciāls, ir kā kronāls, tā arī tāds īpašs nosaukums ir viens zinātnieks izdomāja tāds. Tas, ko es sākumā stāstīju par Kozirevu, un ko es tagad stāstu, kas izdomāja to terminu kronāls, ir Veinis, ja, kurš termodinamikas ir, un viņš pētīja to, kā telpa struktūras maina laiku. Viņš ar telpa struktūrām dažādām būvēja dažādas tā kā sakrālās ģeometrijas figūras, ja, viņš palēnāja vai pātrināja pulksteņu gaitu. Ja. Un viņas, protams, iedarbojas ar bioloģiskiem organismiem. Tas ir ļoti sen pētīts jau, teiksim, bišu šūnas vai kamiņu šūnas, piemēram. Viņam auga apkārt sakniņas, viņas neauga cauri, viņas auga apkārt. Pati tā telpas ģeometrija, viņa tā kā pasargā to telpu no tā, lai tur būtu, lai tur nebūtu nekas liekas. Tā skaitā šādas ģeometriskās telpas, viņas apkaro mikroorganismus skaitīgos. Tiksim, bišu šūnas vai senāk cilvēki slimi, viņi karināja, viņi guļ un karināja šūnas sev visu. Ja? Tur ārstēja plaušas vai kaut ko vienkārši ar pašām, tur nāk propolis smarža, tas ir viens. Bet otrs arī pat tā struktūra, viņa ietekmē fizioloģiju. Un tur kā nevar pārcensties, tāpēc, ka ja pārāk daudz tas būs, tad ja tev, tur ir arī vajadzīga norma. Ja? Un tā kā ar šīm tā struktūrām spēlējoties, var sev sadarīt labu un sadarīt sliktu. Ja? Tā kā, jo tas iedarbojas mūsu bioloģiskajām mazajām šūniņām, mazajām organismiem. Ja? Tad laika viss nav tik vienkārši nekādā gadījumā. Ir vairāk laika, bioloģiskais laiks, individuālais. Ja? Ir kā vēturiskais laiks, ir psiholoģiskais laiks, un plus vēl visi tie kosmiskie laiki, dažādi plūstuši, var teikt. Ja? Un pašiem, es saku, ir viens laiks, viss ir līdzsvar reakcija. Ja? Tā kā, viens laiks plūst uz vienu pusi, otrs uz otru pusi. Tu esi centrā. Un iznāk it kā tajā brīdī, kamēr tev radīšanas laiks vēl uz priekšu tu audzi, ja tev tā kā vēl uz tas sabrukuma laiks, ja? Tad, atsakot, tev pagātni vēl atpakaļ, pagātni tev noāda. Ja visa pagātnes laiks, ko mēs arī glabājam, viņš mums noāda. Ja? Un tāpēc šis tas, kā es lābums, ja? Vai reliģiski, patvērums, glābums, tas pat ir tāds reāls termins, ko lietot reliģiju. Tas ir būt šajā centrā, būt saulē, savilkt kā visu savu apziņu tajā. Un tad šis laiks vairs tevi nestrādā. Tad tu esi tā kā ārpus laika. Un es tā kā neesmu vairs pakļauts, šim te materiāliem, teiksim, iznīcības vai radīšanas procesiem. Tas tā kā centrs tam visam. Tautas dziesmās mēs arī sakām, ka mēs esam saulē vai aizsaulē. Atgriežoties pie tautas dziesmas, jā, saulē ir aizsaule, insaule, tas ir tās trīs sfēras, šī saule, aizsaule, insaule. Mums tagad nav par to tēmu.
Tātad, kad saulīta meita bija, būtībā tas, ko es tikko teicu, ir, kad saulīta meita bija. Tas, kad ir tikai saule, kad ir tikai šis centrs, kad ir radīšanas pirmsākums, un tas ir 400 tagad mirklis, ja? Kad tos graus jūrā sēž, tas vienmēr notiek šobrīd. Ka mēs esam izstiepti savā laikā, vienalga psiholoģiskā vai vēsturiskā, mums teica, ka tad un tad tur radās kosmos, tad radās, Dievs tiesē matērijā savas idejas, un tagad viņš tur viss zaļo un augu, rodas tur galaktikas un cilvēkus, planētām, viss attīstās, ja, un tur mēs skaitam tos gadu miljardus. Bet tad, ja tu esi šajā te pirmatnējā nevainīgajā saulē, ja, tad tu redzi, ka tieši šobrīd šīs idejas tiek sētas, un tieši šobrīd viņas plaukst. Tas notiek kā visvienlaikus. Nav nekāda laika vispār. Un nav, attiecīgi, tur nav nekāds arī iznīcības. Tur nav nekāda sākuma un gala. Ja? Tas ir viss notiek tagad, bet viss arī notiek. Un ir kā mūžīgā radīšana un mūžīgā, var teikt, pārtapšana. Tāpēc, teikt, enerģijas nezūdamības likums nosaka to, ka viņus laik pārtot. Viņi nevar ne pazust, ne rasties. Tas ir priekš mūsu 3D prāta mistika, bet to vienkārši pieredzēt un tad tu zini, kā tas ir. Un tātad tā ir esība bez mentālā, bez manasa, bez 3D prāta. Un tad saulīte ir meita. Viņa ir kā, viņa šķīst, viņa ir pirmatne, tā kā sākotnēm, atzimstošā austra. Bet tad, kad parādās mēnesis, ja, tad teikt, ka viss tā sistēma tiek, koruptēta. Viņa tiek tā kā samaitāta. Kaut kādā izpratnē. Tas tā kā, meita vairs nav jauna, bet viņa jau vairs nav tā kā tīra, šķīsta, sākotnēji, kā no Dieva dot. Un iznāk tā, kad sāk šī saspēle, kad nākas rēķināties ar to, ka ir arī mēnesis. Un rodas šis pingpongs, sitsprāts, ja? Un rodas tā kā cīņa, kad Vāgāls dziesmās ir par to, ka man tur ar kaut ko tam mēnesim, tur ņemās un sasādi, ja? Lūdzu, lai mēnesis to vērnēm, tas ir arī viens variants par to visu, kā tas ir par dvēseles evolūciju. Un, teiksim, dvēseles evolūcija saules meitu ietvērties, ja viņai, lai viņi varētu, tā kā, izjūt cauri katram dzīves ciklam, saules meitu dvēseli, katrs šis piedzimšanas ciklus, viņš ir dzīves ceļš, kur mēs kaut ko pieredzam, kaut ko saprotam, kaut ko nesaprotam, kaut ko zaudējam, kaut ko iegūstam, mēs visi zinām, kā dzīvē iet, ja? Un iznāk tā, ka mēnesis viņš met garu pa stipri. Tas nozīmē, ka tev uzliek pārāk lielu slogu, tev uzliek pārāk daudz programmas, kurš tu nevar pavilkt, uzliek tev tādu krustu, kurš tu nevar panist. Mēs zinām, ka patiesībā tas ir sabalansēts, bet principā mēs varam tā kā, ja mēs sūtam, ka ir tas smagi, mēs varam lūgt, ja, lai mums noņem. Es to nevaru, tas ir pa daudz priekš manis. Un tev dzirdēs. Ja, tu no tik īsti izdarīs, un tev padarīsi. Ok, tev būs ilgāk izstieptas, bet tāpēc būs jāizdara, bet tad būs garāk, kad vieglāk. Vai arī tev ir pieņemt savu pāris tīvas, kurā to izdarīt. Un tas ir tas, ka mēnesis ir kā saule, mūsu patiesā būtība, viņa neaizskara, viņa nevies nevar tik klāt, mēnesis viņa nevar tik klāt nekādu, viņa ir pašpietiekama, un viņa staro, viņa saiki ir un dot, un viņai, saprot, ja tu esi došanas statusā, tad nevies tā viņš nevar izdarīt. Bet, ko līdz tu esi ņemšanas statusā, ja tev var izdarīt, tāpēc, ka tu esi atkarīgs no tā, ka tev vajag, ka tu gribi kaut ko dabūt. Un tu esi manipulējams, un tev sāk var iespaidot, tu esi atkarīgs no šā, no tā, no vēl kaut kā. Ja? Un tāpēc tas ir mēnesis status. Viņš ir atkarīgs no tā, viņam būtu šie saules prātis. Zināšana par kaut ko. Viņš var dot tikai to, ko viņš tad saņems no saules. To viņš var dot tā kā pasaulē. Un tas ir tā kā
sekundāri, bet sanāk tā, ka mēs sevi uztveram vairāk tieši no šī te mēnesi, no manasa, no prāta, sevi kā būtni un pasauli kā struktūru, kurā mēs darbojamies, mēs uztveram pamatā no šejienes. Līdz ar to sanāk, mēs esam pastarpināti. Mēs esam tā kā, paši savs starpprodukts. Tā mēs uztveram, nevis kā pašu patību, bet tā kā atvasinājumu. Tā ir kā muļķīgā situācija, kādā mēs dzīvojam pārsvarā. Tāpēc, ka mēs dzīvojam abās vienlaikus, tikai mēs iznāk tā, ka šo te mēs ignorējam lielākoties. Tāpēc, ka kā praktiskā dzīve mums liek izdzīvot pēc tiem kā dzīves likumiem. Saka, kā tāpēc, ka tie ir pastarpināti likumi. Ir reālie likumi, viņi ir kā pārišanām visam. Šis ir tikai atvasināts, ko mūsu civilizācija deklarē kā dzīves likumus. Un tātad, tas ir stāsts par to saulīti meita bija, vai arī viņa vairs nav meita. Vispār jau runā, ka nevienam nav skaidrs, kā tas mēnesis radās saules sistēmā. Ir arī uzskats, ka viņš varētu kādreiz pirms te nebūt, arī saules sistēmā. Un tad varbūt zemes cilvēki arī dzīvoja citādāk, viņi bija citādāk, viņiem nebija šis te mēnesis tīri fiziskais arī iespējas, un arī šis te psiholoģiskais. Un principā varam skatīties lietām arī tā, ka viss izvērstais kosmos, tā ir tā kā mūsu iekšā struktūra, kur mēs redzam uz āru. Un tad visas planētas ar visām viņu enerģijām, viņas darbojas faktiski mūsos. Un nosaka mūsu iekšējos procesus un nosaka mikrokosmosu, ja? Un tad, lūk, arī šī mēneša parādīšanās makrokosmosā un mikrokosmosā, tās tā kā sakritīgas lietas. Un tātad sagriežas pie tā, ka ir taisīgi, ka kādreiz mēnesis mums nebija. Un pati Zeme, visa tā, Zemes dzīve, viņa bija citādāk līdz ar to. Tagad mums grūti iedomāties, kā tas bija, tāpēc, ka mēnesis ir. Ir arī versija, ka ir 3 mēneši un 2 mēneši. Jā, ir versija, ka viņu vēl ir 1 mēneši, ka 2 neredzam. Tā, ka tāds ir versija. Bet mums šobrīd šajā realitātē, kurā mēs dzīvojam, kā fiziskas būtnes mums ir mēnesis, viņš rada iespēju gan fizioloģisku, gan psiholoģisku. Un kaut kādā ziņā viņš ir kā tur mūsu sirdi vērtībā. Bet vai viņš tur vai netur, tas atkarīgs no mums, jo mēs vairāk sākam apzināties sevi kā šo te secesību, avotu, starojumu, mīlestību, došanu. Tā kā katra mirkļa atteikšanos no paturēšanas, atcerieties Faustu. Ja, mirkli tu esi skaists, kā mēs viņu apstādinām, tad tu esi vēl nākot. Ja? Un tādas ir. Un tātad, jo mēs vairāk ejam uz to, savācamies šeit, un ar šeit nākam skatīties un